Good afternoon, Labvakar, Mr. President, prezident dear kungs, colleagues from dargie Latvia and kolēģi around the no world, Latvijas un no visas dear colleagues from pasaules, FIAPSI, first of dargie all, I want FIAPSI to thank kolēģi. you Es gribētu vispirms for inviting me pateikties par iespēju runāt ar to jums make this šodien presentation at the FIAPSI conferences FIAPSI in Latvia. konferencē Latvijā. More than ever, we Vairāk need nekā opportunities jebkad for a frank and mums open vajag debate atklāti about the real runāt estate activity. par This is nekustamā a role īpašuma that this forum biznesu. has played for some time, for which Šis is jautājums organized jau ir desire samilzis sincere diezgan congratulations. ilgu I, laiku. for one, am delighted to have this opportunity Man ir tas to prieks contribute to a šodien debate piedalīties diskusijā in which debate, as it's obvious to all, is of key par importance of ļoti our svarīgu collective jautājumu future. visam mūsu I will kolektīvam speak nākotnē. about regulations Es runāšu of our par profession. mūsu profesijas What you think regulēšanu. that is not Kas your main interest today? varbūt nemaz Let me nešķiet tell you, at the end of my speech, galvenais you will jautājums discover that šodien. Bet es the domāju, key ka of jūs the perfect image sapratīsiet, of real estate agents ka in the whole of nekustamā First īpašuma of all, I would aģenta like to bring status the ir best ārkārtīgi wishes from the svarīgs. big real Pirmkārt, es estate gribētu agents family in runāt par to you. Eiropas jautājumiem. CI is the Association of Real Estate Agents and of the Real CI Estate Agents Association tā ir in Europe. We have members nekustamā in members īpašuma associations aģentu from organizācija 14 Eiropā, kurā ir different countries in iesaistījušies CI. 14 There are valstu about pārstāvji, 60,000 ir kādi entities and more 60,000 than uzņēmumi, vairāk kā 90,000 90,000 agents in aģentu, kas ir real estate CI markets in many dalībnieki. European countries Nekustamā has īpašuma suffered tirgus from the ir financial and cietis economic crisis in Europe. no In ekonomiskās some countries, krīzes. the financial Dažās and economic valstīs crisis is finanšu also un a ekonomiskā crisis of the real krīze estate market. ir bijusi CI arī nekustamā has īpašuma criticized krīze, un the European CI Central Bank ir saņēmusi centrālās that the bankas, European Central Bank Eiropas centrālās is not bankas focusing kritiku, on the real estate un arī ir kritizējis Eiropas The money centrālo policy banku of par the to, ka European tā nav Central Bank pievērsus should pietiekamu have focused uzmanību nekustamam more on the tirgumam, needs of the real estate market ka over tai the last ir 3 or 4 jāpievērš vairāk After uzmanība realizing šai nozarei that the pēc lowest tam, interest rates that kad we have zemākās in procentu Europe likmes ever seen kad procentu likmes ir bijušas Eiropā zemākas nekā jebkad agrāk, nav uzlabojuši stāvokli nekustamā tirgus jomā lielākajā dalību valstu daļā. Un Eiropas centrālajai bankai ir bijis jānosaka stingri noteikumi bankām. Mēs uzskatām, ka kad nacionālas bankas, jeb lielās Eiropa bankas aizņemas naudu no Eiropas centrālās bankas, viņiem tomēr zinām šī naudas daļa ir jāiegulda nekustamā īpašuma tirgū. Vismaz zināmā mērā šāda situācija uzlabotu stāvokli gan īpašniekiem, gan arī nozarei. Un tad mūsu nozarei būtu guvumi arī no šīs programmas. Viena no mācības stundām, ko mēs guvām, ir tas, ka nekustamam īpašumam ir stipra balss Eiropā, tāpēc CI ir bijusi pamatā šīs nozares apvienošanās procesā Eiropā. Bet tādas īstas asociācijas tomēr Eiropā vēl nav, kura runāta stiprā balsī visas profesijas pārstāvju labā. CI ir vienmēr vēlēsies koncentrēties ne tikai uz profesionāliem aspektiem, finanšu aspektiem, bet arī uz visām profesionāļu vajadzībām. Nav iespējams tikai runāt par politiku. Ir jārunā arī par uzņēmēju darbību, par uzvedību uzņēmēju darbībā un to, kā rīkojas mūsu biedri. Mēs esam šeit tāpēc, ka mēs gribam runāt par profesijas regulējumu. Mēs gribam runāt par noteikumiem, uzņēmuma darbības noteikumiem, juridiskiem noteikumiem mūsu profesionāļiem Eiropā un dot ieskatu par to, kā notiek regulēšana, nekustamo īpašuma regulēšana Eiropā, kuras jomā mēs esam strādājuši vairākus gadus. Es mazliet parādīšu arī slaidus. Pirmkārt, mums jāsaprot, ka mēs
that there are 27 ka ir 27 veidi, kā regulēt nekustamā īpašuma profesijas pārstāvis Eiropā. Eiropā ir 27 valstis Eiropas Savienībā un 27 veidi, kā veidot juridisku struktūru valsts līmenī profesijas regulēšanā. Mēs varam teikt, ka lielākajā Eiropas valstu daļā profesija nav regulēta šobrīd. Un tikai dažās valstīs, mazākumā valsts šī profesija tiek regulēta. Tās ir Austrija, Beļģija, Francija, Dānija. Tās ir valstis, kurās profesija netiek regulēta. Apvienotā karaliste. England, Ireland, Germany, Netherlands, tajās valstīs ir regulēta, bet apvienotā karalistē, Itālijā, Spānijā šī profesija nav regulēta. Ir vairākas izmaiņas, ko mēs esam redzējuši pēdējo gadu laikā Polijā. Tur regulējums pārstās darboties. Agrāk tur, kur profesija tika ļoti regulēta, pēdējos 6 mēnešos Portugālē arī šī profesija vairs netiek regulēta. Citās valstīs ir līdzīga situācija. No otras puses mēs redzam arī tādas valstis, kur jauni noteikumi tiek veidot nekustamā īpašuma regulēšanas, aģenta regulēšanas jomās. Tas ir Grieķijā, Čehijas republikā, kur tiek veidots likums un un Ungārija arī tiek ieviesti jauni noteikumi. Un mums tā nav problēma, mēs zinām, kā pārvarēt atšķirības nacionālajā regulējumā. Kad mēs gribam strādāt kopā ar kolēģi no citas valsts, mēs lūdzam mūsu Eiropas asociācijas palīdzību. Mēs jautājam, vai šajā valstī ir arī asociācija. Mēs vēršamies pie šīs asociācijas vai nu caur internetu vai rakstot vēstules. Kāpēc mēs to darām? Mēs uzskatām, ka šis kolēģis ar mums kopā strādās. Un ja būs kādas sūdzības, beigās mēs izmantosim asociācijas strīdišķiršanas procedūru. Bet patērētāji nezina, kas notiek. Nesaprot, kas notiek. Eiropas komisija domā ļoti daudz par patērētāju tiesībām vienoto tirgu. Pakalpojumiem Eiropā. Kad iet runa par profesiju regulējumu, tad ir jāsaprot, kāpēc šis regulējums tiek veidots. Iedzīvotāju brīva kustība, brīvā tirgu, tas ir viens, patērētāja aizsardzība, tas ir otrs iemesls. Un mēs kā profesionāli, mēs necīnāmies pret regulējumu. Mēs runājam par regulējumu. Mēs gribam, lai mūsu profesijai būtu labāks tēls, labāka reputācija, lai mūsu pakalpojumus atzīst lielākā tirgus daļā. Kā mūsu profesiju var regulēt? Mēs varam paši veidot noteikumus vai gaidīt, ka to darīs komisija. Kāpēc un kādēļ un kā ar Eiropas direktīvu? Eiropas komisija izlēmusi neveidot direktīvu nekustamā īpašuma aģentiem. Tas nozīmē, ka komisija noteikumus mums neizstrādās. Otra iespēja ir kopīgie pamatprincipi, kopējs pamatregulējums, kad lielākā valstu daļa var vienoties par vienotu regulējumu, tad šādu regulējumu var pieņemt kā pamatu. Un tam arī ir savu nozīme. Trešais jautājums ir standartizācija. Eiropas komisija visbeidzot ir arī ļāvusi izveidot brīvprātīgus Eiropas standartus.
26. pakalpojumu direktīvas pants runā par to, ka kopā ar komisiju var brīvprātīgi veikt rīcību, lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti. Un šī ziņā ir 3 instrumenti. Pirmkārt ir brīvprātības, mēs runājam par brīvprātīgu standartu veidošanu vai par profesionālās kārtas veidošanu. Un patērētāju tiesības ir visam tam pamatā. Bet viens instruments, kas mums jau ir Eiropas norma, jūs redzat numuru 15733, tas ir standarts, ko izveidojuši 31 valsts CEN institūtā, un ko CEN ir apstiprinājis 2009. gadā. Šim standartam ir 9 elementi, un tas ir tajā ir Eiropas standartā noteiktās prasības nekustamā īpašuma aģentiem. Gribētu mazliet par to pastāstīt. Pēc standarta apstiprināšanas 2009. gadā standarts tika publicēts, un visi citi standarti ir atsaukti. Tas ir brīvprātīgs standarts, neviens nedrīkst piespiest to ievērot, un nav arī šeit nekādu noteikumu par to, ka nekustamā īpašuma aģents strādā šeit kā vidutājs, un faktiski šis standarts nerada jaunu likumu, un man šis standarts ļoti patīk. Ir arī informācija, kas ir jāsniedz, jautājumi par to, kādam jābūt līgumam starp klientu un aģentu, kādai ir jābūt informācijai, ko mēs sniedzam klientam, kā regulēt interešu konfliktu un kā ir jāveic apdrošināšana, kāda ir ētikas noteikumi un kā tiek risināts sūdzību jautājumi. Kāds ir mūsu redzējums par šo kopīgo standartu? Mēs uzskatām, ka Eiropā ir vajadzīgs kopīgs standarts nekustamā īpašuma aģentiem, un mēs esam arī runājuši par to, kā šo normu integrēt asociācijās, tā, lai dalību valstīs darbības gūtu atbalstu, tā, lai mēs varētu ieviest šo N15733 standartu. Sertifikācija jau ir uzsākta vairākās valstīs, un mums vajadzētu izveidot standarta sertifikācijas schēmu. Ir jāiekļauj vairāk valstu šī standarta īstenošanā un ieviešanā, tostarp valstis arī ārpus Eiropas Savienību. Mums ir šī norma jāmaina un jātīst, un mēs šajā jomā arī strādājam. Ir visi aptauja Eiropas Savienībā par profesionāļu reputāciju. Un mēs esam jautājuši par to, kā tiek izskatītas sūdzības, ir izveidota sūdzību izskatīšanas procedūra, tā ir tagad ieviesta. Un mēs zinām, ka nekustamā īpašuma aģentu reputācija dažādās Eiropas valstīs ir ļoti dažāda. Zviedrija ir minēta šajā aptaujā, tāpēc, ka sūdzību izskatīšana Zviedrijā ir ļoti labi attīstīta. Gan starp aģentiem, gan starp klientiem un aģentiem.
Un tas arī ir ceļš, kā uzlabot mūsu profesijas reputāciju visā Eiropā. Negrāv kungs, mums ir tikai dažas minūtes. And invite all countries and all associations to have a closer look into the procedures of the standard 1573. CI invites all associations to discuss the further implementation of the standard on a national basis. We shall not stop our achievements for our professionals. The European norm 1573 is the perfect regulation for the profession of the real estate agents in Europe. I will end then by extending my greetings and heartfelt thanks to our illustrious organizers and all participants, and thank you very much for this opportunity. Thank you very much, and please welcome Mr. Zola Šerenčes. Zolas Šerenčes ir nākamais runātājs, lūdzu vārds jums. Great, thank you. So now I have like 35 seconds left to finish up, but that's all good. Good evening, everyone. How is everyone this evening? Good. That's great. Okay, my name is Zola Šerenčes, and now you're thinking, who is this guy? It says United States of America, but this name is something funky. It's actually, I know I'm playing with it. Yeah, thank you. And why is that? My name is actually, I'm born and raised in Hungary, in Budapest, Hungary. I immigrated to the United States in the early 90s, and I got involved in the real estate business at the personal level as an investor. And once I moved down from New York City to Orlando, I got my license and I started to do this as a profession. So ever since I was selling real estate as a professional, I thought, you know, there is actually more to it than just selling real estate. So I got involved at the local and as well as the national level of the real estate associations. And actually, besides I own and operate my own brokerage under RE/MAX in Orlando, Florida, I'm also actually fulfilling some of the various leadership positions at the local as well as the state and the national levels of the Association of Realtors. So why I'm here today? Today, actually, I'm here in front of you as the representative from the National Association of Realtors, being the Central and Eastern European Regional Coordinator. As some of you might not know this, but the National Association of Realtors have some cooperating agreement with various European and Central European countries, and those are under an umbrella of regional coordinators. And mine is actually happened to be Central Florida and Eastern Europe because of my heritage. And also I have done a lot of business in this region. Not in Latvia, but in many other areas. So I'm very grateful to be here. Thank you so much for the invitation, and thank you so much for staff to putting this together, and Lanida, the local association, and also the ladies on the back, the translators, doing a great job. Thank you so much. And I'm going to have, now I have only 15 seconds left to do the presentation. So what is this realtor and what is real estate agency? Realtor, ko nozīmē realtor un ko nozīmē nekustamā īpašuma aģentūra. Kā šī ierīce darbojas? I know it says right and left, right? Oh, okay. That's funny. Batteries are not included. Okay, how many of you actually know, do you think everyone who sells real estate in the United States are realtors? Do you think so? How many of you think everybody's a realtor? Okay, who doesn't think they are not a realtor? Okay, what about the rest of you? Sleeping? Okay, this is what happened. Back in the early last century, the real estate profession had a really bad name in the United States of America. It's basically like most of the other countries. There was no rules, laws, and regulations about how to sell real estate. So what they have done is actually they had multiple
agreements within one seller in order to, try to sell it. So it was a big chaos, and nothing was actually the way how it is today. So back in 1908, 120 people, agents at the time, they get together and they said, you know what, let's form the National Association of Realtors. At that time, they called themselves as the National Association of Real Estate Exchanges. But what happened is, 5 years in the making, they still did not get the respect from the public, from the consumers, so they did still had a problem to sell their services to the customers. Does it sound familiar? They had a hard problem to get any listings and anything. So what they have done, in 1913, they formed the Code of Ethics. And the Code of Ethics is actually, this year, is 100 years old. It's amazing, isn't it? 100 years old. The Code of Ethics of the real estate profession is actually set the standards of most of the licensing laws in the United States ever since 1913. Isn't that mind-boggling? So it's a huge progress, and we are actually, the National Association of Realtors are the largest trade association in the world with over 1 million members. But that's just basically the history, and that's how it started. And it's obviously it wasn't a gift. It was a long period of time to get used to the system, and also for the public to realize when they hire someone, they want to hire someone who is a professional, because we are deemed to be professionals, right? And the Realtor brand, it is actually stands for professionalism. Okay. What do you think? I'm from Florida, as I mentioned before. What do you think, how many licensees in the state of Florida? Give me a number. Throw me a number. The state of Florida. 3,000. 3,000. Very good. Actually, it's 320,000 licensees. What do you think, how many of them are realtors? Tricky question, right? All of them. Actually, it's 120,000 of them are realtors. Now, let me also clarify the 320,000. Some of those 320,000 people are actually holding licenses, but they are not active in the field. So mainly, the 90% of the businesses which is getting done, it's by the realtors out of that 120,000 people. And also, like in the commercial field, the commercial, you know what is commercial and residential. The commercials are anything like an office and industrial real estate. They are actually, they have a field and a separate entity within the realtor organization. However, sometimes they are not realtors in the industrial world. So I just want to let you know. So that's also part of being a licensee. Okay, so here's the licensing and the regulations, as Manuel was mentioning. In order to be a real estate agent, in most of the states, you have like 30 to 90 hours mandatory school you need to complete. You need to take an exam. It's called a state exam, which is regulated by each state. So like, let's say my exam in Florida, it would be different than someone who is in Texas. So once you have that real estate license, now you can actually go and sell real estate. Now, can you call yourself as a realtor? You can't. Because in order for you to become a realtor, you need to actually join a local association, a realtor association. And once you join that, you also sign up for something else, which is the Code of Ethics. Now, this is actually what is distinguish yourself from someone who is a real estate agent and someone who is actually a realtor. Okay? Is it clear? Any question on that? No question. Questions are actually good. Okay, to become a member, you have to join the local association, and of course you need to also take additionally an ethics training, which you also need to pass the exam on, and there is also a continuing educational courses which you need to fulfill in every 4 years. In some states you need to fulfill it in every 2 years, but some of them is for 4 years. And of course, you need to know that because the code is always refreshing and revised. By the time, since we are in the digital technology age,
We have social media rules now, so we have to actually keep up with all of those changes. Okay. I also have the great privilege. ORA actually stands for the Orlando Regional Realtor Association, and I have the privilege to serve as the 2014 president of the Orlando Regional Realtor Association next year. But I just want to show you about the structure of the association. JAX actually stands for the Jacksonville Board, and of course this is for Miami. Now, I just wanted to show you each member, each local association has their membership. My membership will be next year 9,100, hopefully a little bit more by the time I finish my presidency. So I have 9,100 members as of today in Orlando. Now, all of the local associations, which we have 62 actually, in the state of Florida, belongs to the state association, which is called the Florida Realtors Association. Now, in Florida, as I mentioned to you before, we have 120,000 realtors. So let's say they have Texas, Illinois, and all 54 states and territories. They all have their own membership, and they all belong to the National Association of Realtors, which is currently over 1 million. We just actually crossed the million again back in June or July. This number, it used to be 1.3 million just before the bubble burst in 2005, 2006. So this is actually how it's structured. All around the states, in the United States, we have 1,700 associations, as you can see down here. These are the local associations, and they all belong to the state associations. And each state and territory, the territories, what is territory? That's like, you know, Puerto Rico, Virgin Islands, and all of those islands, and these are all belong to the National Association of Realtors. Is there any question about the structure? Good? No. Good. I know I am between you and dinner tonight, so I'm going to be fast. So what is quantity and quality? Most of you are, when you go out and you tell the customers, you know, hey, I'm here, I've been in the business forever, and I sold 2 million Latvian lat or euros last year. However, is it important for you when you're doing the marketing pitch? Absolutely. It's important, but also what is important for you? It's also important for you to distinguish yourself from the crowd, because you are a professional. You're a professional who signed up to the Code of Ethics, and that's how it started back in the early 1900s, and that's how it's grown upon. People who are dealing with real estate and want to sell or buy, that's why they're going and turning into a realtor, because they have the trust in them. And the whole Code of Ethics, as you heard it before from the history, is based on one thing: customer satisfaction. And ultimately, if the customer is happy, then guess what? You're going to be happy too, because your pocket is going to grow too. So it all comes down to the business at the end. Quality over quantity. All right. There is an opportunity to become a Realtor member, and I'm not here to sell you international Realtor membership by all means. I'm just here to give you this option as well. To become an international Realtor member, you have to be part of one of the cooperating associations of the National Association of Realtors, which I believe Lenida is part of it. So if you're a member of that, or RGR, which is the Russian Guild of Realtors, and let me see who else could be around here, which I know of. Poland is definitely one of them, and Lithuania, Romania, and Ukraine, and the Ukraine, of course, as well. It's basically, you're getting all the same benefits as we do. The only big difference, you just pay a lot less than I do. It's only $75, which is 55 euro, and as of last week, it was 39 Latvian lat. So that's really nothing compared to that. Actually, I was just talking to someone in the hallway, and he said he was a member in 1976, and he received all the benefits. 1976. Oh, there he is. The gentleman from Italy. Right. You've been a member for the National Association of Realtors, and you received everything
In the 70s, you received everything from Chicago. Once you become a member, even if you were in Italy, you got the tour thing. So there is a live example of the program back in the 70s as well. So having said that, that was the big difference actually between being an agent starp to, vai jūs esat aģents vai realtors vai mākleris. Vai jums ir kādi jautājumi šai saistībā? Jautājumu nav? I'm sorry? I have no idea. Oh, I'm sorry. Jā. Es uzdošu jautājumu latviski, cerams, ka iztulkos, jā. Austiņas vai, jā. My English are not so good. Okay, my Latvian is not good either, so let me put this on. Okay, I'm ready. Man jautājums tajās 54 vienībās ASV, kur jums ir, ja nemaldos, 120,000 mākleri, pareizi. Cik ir aģenti, kas nav mākleri? Cik procentuāli sastāv mākleri Amerikā? Teiksim, ja, Latvijā varbūt tur no visiem aģentiem, brokeriem ir Lanīdas biedri, teiksim, 20%, cik ir Amerikā? NAR, jā, biedru procentuāli, cik varētu būt? Great, excellent question. The question was, ļoti labs jautājums. Jautājums ir par to, cik procenti no mūsu biedriem ir mākleri. Un es zinu konkrēto skaitu. Floridā tie ir apmēram 320,000 aģentu. Ir 320,000 aģentu, bet no šiem 320,000 aģentu tikai 50% ir tādi, kas strādā tikai varbūt nepilnu darba dienu, varbūt pārdod tikai vienu objektu gadā. Un no tiem, tad tas ir apmēram kādi 170,000. Un no šiem 150,000, 120,000 ir licencēti mākleri. Tātad no puses apmēram no 150,000, 120,000 licencēti. Kas, ja iet runa par valsts līmeni, man šeit tikai jāmin, jo Floridā tiešām šo licenču ir daudz. Es domāju, ka citās vietās varbūt tas būs mazāk, varbūt pa 100%, pa 200% mazāk. Es domāju, ka no kādiem 1,5 miljona mākleriem 1 miljons ir mūsu dalībnieki, no aktīvajiem. Pa visām 54 štatiem. Bet es vienkārši šos datus ekstrapolēju no Floridas datiem par Floridu. Paldies par jūsu ļoti interesanto prezentāciju par standartiem. Ļoti labi, ka mēs kaut ko dzirdējām par standartiem šodien. Es gribētu pajautāt Manuelam par CI, par tiem standartiem, par ko jūs stāstījāt. Jūs teicāt, ka būtu labi, ka arī citas valstis šo standartus pieņemt, piemēram, ētikas kodeksu. Un kā jūs domājat to to kaut kā realizēt, ka citas valstis arī pieņem šos standartus? Man ir jāpaskaidro, ka šis standarts nav CI standarts. Tas ir Eiropas standarts. Un mēs vienkārši veicam darbu un strādājam kopā ar Eiropas komisiju
un ar visām asociācijām. Mums pat šeit Rīgā bija 5-6 gadus atpakaļ sanāksme, kurā mēs pārunājām šos standartus kopā ar Latvijas asociāciju. Latvijas asociācija arī ir iesaistīta normu apspriešanā. Tas nav vienkārši Eiropas. Tas nav tā, ka Eiropas Savienības valsts ir vienīgās, kas šo standartu pieņēmuši. Šī norma ir aplūkota. Kādā veidā šo standartu var realizēt, pārņemt citās valstīs? Mēs esam mēģinājuši runāt un popularizēt šo standartu asociācijās, bet, godīgi sakot, mums ir zināmas problēmas šajā jomā. Dažas asociācijas to nevēlas pieņemt. Un tas ir vienmēr tas pats stāsts. Un jūs to zināt arī pats, kad kāds vēlas kaut ko paveikt, kāds noteikti ir pretīm. Mums ir zināms jautājums, kas nav īpaši labi atrisināts šajā normatīvā. Tas ir jautājums par izglītību, jo normatīvā ir skaidri un gaiši rakstīts, ka par izglītību, ka nekustamā īpašuma aģentiem ir vajadzīgi 120 kredītpunkti. Un tas ir galvenais jautājums, ko mēs apspriežam šobrīd un mēģinam atrisināt vai mainīt, jo 120 kredītpunkti tas ir ļoti daudz, tas ir tā kā 3 gadi jāmācās augstskolā. Un ir grūti panākt, lai visi nekustamā īpašuma aģenti, kas jau šobrīd strādā, var šo prasību izpildīt. Tāpēc mēs šo jautājumu pat labi risinām, un kad tas tiks atrisināts, tad jau šo normu būs viegli pārņemt valstīs. Mums jau ir valsts, kuros piešķir universitātes beigšanas grādu, piemēram, Bulgārijā, kur arī tiek veidoti likumi vietējā līmenī, kas atbilst šai normai. Un es gribu vēl vienu jautājumu uzdot, kā Eiropas norma ir saistīta ar licences saņemšanu nekustamā īpašuma jomā. Es esmu apmeklējis daudzas valstis, kurās tik tiešām ir vajadzīga tirgus profesionalizācija, ne tikai ētikas kodeks un prakses standartizācija, bet arī licence, lai parādītu to klientam vai kādam. Jā, tā tas ir. Eiropas komisija nevēlas šo regulējumu, šo noteikumu. Tāpat kā ir deregulētas citas profesijas. Arī nekustamā īpašuma aģenti nav regulēta profesija. Mums ir šāda pati problēma Portugālē, un pēdējos 30 gados mēs esam mēģinājuši izveidot ļoti stingru un labu likumu, un tad šis likums tika faktiski atcelts, jo mēs Portugālē vairs neko nevaram darīt. Visu jau izlemj tā sauktā trojka. Un šobrīd mums nav vairs šā likuma, un nekā cita arī vairs nav. Un kad es apmeklēju citas valstis, es saprotu, ka cilvēki grib, lai tirgus būtu regulēts. Profesionāļi vēlas tirgus regulējumu. Arī patērētāji vēlas zināt, ka šie uzņēmumi ir pakļauti zināmiem noteikumiem tā, lai tie strādātu profesionāli. Un es nezinu, kāpēc Eiropas komisija jūtas citādi, un viņai tiem liekas, ka tam vajadzētu būt citādi. Mēs mēģinām šo jautājumu virzīt caur Briseli, bet tas nav viegli.
kā jūs varat iedomāties. Un beigās, es jau savā runā teicu, man šķiet, ka valstīm vairs nav spēka Briselē. Mums vajadzētu stiprāk apvienot mūsu spēkus, vairāk apvienot mūsu spēkus, jo mums nav vairs spēka. Viņi mūsos vienkārši neieklausās. Bet mēs tagad dzirdējām par amerikāņu modeli, un cik es saprotu, kā es to saprotu, būt par Nacionālās realtāru asociācijas locekli nav iespējams, ja nav licences. Vai tas tā ir? Vai var kļūt par Nacionālās realtāru asociācijas locekli bez licences? Es saprotu, ka nevar. Tur pieņem tikai speciālists. Un tad var vismaz saprast, kas ir licencēts nekustamā īpašuma aģents. Ja tas ir tā kā citās valstīs, kur tādu licenci nav, kā tas, piemēram, ir Krievijā, tad noskaidrot, kurš cilvēks legāli nodarbojas ar šo biznesu, vienkārši nav iespējams. Neskatoties uz to, ka 2 gadus esmu bijis par Krievijas mākleru ģildes prezidentu, nevaru atbildēt uz jautājumu, cik ir cilvēku Krievijā, kas legāli nodarbojas ar šo uzņēmēju darbību. Nav iespējams to saskaitīt, jo nav dokumenta, kas fiksē šo darbības veidu. Un man šķiet, ka ceļš, ko ir izvēlējusies Eiropa, un kas, diemžēl, arī ir pieņemts mums Eiropā, tad atteikšanās no licencēšanas un valsts regulējuma, ir ļoti nevēlams profesijai. Un tad ir jāpadomā par to, ka ja nav šāda valsts regulējuma, tad vismaz tā ir funkcija ir jāveic profesionālām asociācijām, profesionālām organizācijām, jo ir jāsaprot, kuri mākleri, nevis varbūt amerikāņu izpratnē, bet tie, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma uzņēmējdarbību, kas ir šie cilvēki, kāda viņu kompetence un kāds dokuments to apliecina. Citādi, pretējā gadījumā viņas nav iespējams sodīt. Krievijā, diemžēl, bieži ir tā, ka krāpniecība nekustamā īpašuma jomā tiek saukt par mākleru veiktu krāpniecību. Kaut arī mākleri šeit nav nekādā veidā vainojami. Tāpēc es domāju, ka gan Eiropā, gan Krievijā kopīgi ir jānonāk pie profesionālas darbības regulējuma. Kā jūs to redzat Eiropas līmenī? Kā regulēt šo profesiju tomēr un piekļuvu šai profesijai? Tas ir labs jautājums un grūti uz šo jautājumu atbildēt. Ko mēs zinām šodien ir tas, ka mēs vismaz pagaidām mēs nespēsim saņemt nekādu nedz regulu, nekādu citu likumdošanas aktu no Eiropas komisijas. Viņi nevēlas mūsu profesiju regulēt. Vai nu mēs paši regulējam šo profesiju savā starpā, vai mēs to daram tā, kā to dara Amerikā? Kāpēc mēs domājam, ka normatīvs ir svarīgs un standartizācija ir svarīga? Jo standarts ir kaut kas tāds, ap ko mēs varam organizēt savu darbību. Tādā veidā tas ir likums mums pašiem, un tad mēs varam aizmirst par Eiropas komisiju. Vai es arī varu atbildēt? May I answer as well for the question? I think
domāju, ka šis ir ļoti labs jautājums, ko apspriest starp Eiropas Savienības dalību valstīm šobrīd. Mēs esam šeit runājuši gan par krīzi, gan par šiem burbuļiem un tā tālāk, bet organizācijai, asociācijai ļoti svarīgi šo iespēju izmantot, ieviest šo regulējumu un atgriezt uzticību mums tā, lai mūs uztvertu kā profesionāļus, kuriem var uzticēties, kurus regulē profesionāls standarts un lai cilvēki to zinātu un viņiem būtu pēc kā vadīties, jo visi šajā tirgū ir neizpratnē, gan aģenti, gan patērētāji. Katra asociācija var izveidot savu ētikas kodeksu. Es domāju, ka tā problēma, kas mums visiem ir tā, ka tirgus profesionalizācijai ir vajadzīga valdības sankcija. Un tam ir jābūt valsts kontrolē, un tas ir vajadzīgs ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citās valstīs, Austrumēropā un Indijā un visur. Un tā ir lielākā problēma atrast to, kas seko šim regulējumam. Un man ir jautājums, vai jūs domājat, ka šis jautājums būs valsts kontrolē, jeb Eiropas Savienības kontrolē? Jo pat labam tā ir liela problēma. Tā varētu būt, kad tas nonāk Eiropas Savienības kontrolē. Es domāju, mums ir jāapvieno spēki. Mums ir pārāk daudz asociāciju Eiropā. Tā ir problēma. Un ja mēs vēlamies savu viedokli aizstāvēt, mums ir jāsēž ap vienu galdu un šī problēma jārisina. They do that in US because they are tieši tā notiek rietumos, jo tāpēc, in Europe it's different. We have CI, CEPI, mums ir dažādas organizācijas. So we need to sit together, finally, forget all these egos and everything, and solve the problem. Jāsasēžas kopā un jārisina problēmu. Okay, Manuel Zola, I'm sorry. We are a little bit running out of time because we have the next program afterwards. So we can talk outside. We can make a table, round table, and talk about Mēs varam sasēsties pie apaļā galda un parunāt par to vai nu vēlāk šodien, vai arī kādu citu dienu. Thank you very much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you very much for today, for all the speakers, participants. I would like just to remind you that at 6:30 we have the Old City Tour, which will be departing from the lobby.